Matemātikas izaicinājums 41. diena – saīsināšana un paplašināšana. Cik un kādas daļas šeit ir iekrāsotas? Acīm redzami, ka 1/3. Labi. Cik un kādas daļas ir iekrāsotas tagad? Tehniski 2/6, bet iekrāsotās daļas izmērs taču nav pamainījies, vai ne? Sanāk, ka 1/3 un 2/6 ir viens un tas pats. Tad saprotam, ka vienu un to pašu parasto daļu, vienu un to pašu lielumu, mēs varam izteikt vairākos veidos. Un ja mēs uzmanīgi papētīsim šos rezultātus, tad mēs redzēsim, ka no 1/3 uz 2/6 var pāriet pareizinot gan augšu, gan apakšu ar 2. Šādu darbību mēs sauksim par paplašināšanu. Savukārt no 2/6 uz 1/3 var pāriet, ja gan skaitītāju, gan saucēju izdala ar 2. Šādu darbību mēs sauksim par saīsināšanu. Sanāk, ka ja parastās daļas skaitītāju un saucēju reizina vai dala ar vienu un to pašu skaitli, tad pieraksta forma, protams, mainīsies, bet daļas vērtība, jeb tā iekrāsotā daļa, nemainīsies. Pamēģini tikt galā ar šiem uzdevumiem, un ja kaut kas nav skaidrs, droši jautā komentāros.